kārtējo domas sēdi. Uz sēdi ir ieradušies tātad ziņotāji, atbildīgi par jautājumiem. Pārvaldnieks ir vienu redzu. Un tālāk nākošais Jolitā attaisnojuši iemeslu dēļ nebūs. Un pārējie visi ir. Tā, vēl kaut kas ir būsams sekretārē. Ne? Viss kārtībā, jā. Tā, darba kārtībā iekļautie jautājumi visi tika izskatīti, jautājumi tika skatīti, bet ir iegājuši arī papildu jautājumi. Tātad, šodienas darba kārtībā lūdza iekļaut šādus jautājumus. Jā, lūdzu. Un jautājums, ja motivācija, kāpēc pirmais punkts Aglonas domas izpildu direktora Polgas atskaiti par pieņemtu lēmumu izpildi atkal iekļauts, ka pirmais? Nē, nu paklausieties. Es saprotu, es jums uzdevu jautājumu. Jūs to man jautājat katru sēdi. Es katru reizi gribu saprast, jā. Es jautāju pašlaik, kāpēc viņš iekļauts, jo pagājušajā reizi bija paziņots, ka atskaita ir ļoti vēla, interesanta, gara un tā tālāk. Nepagājušo reizi. Es neatceru, tas kaut kur varbūt. Nu, jūs varat pateikt saskaņā ar nolikumu. Saskaņā ar nolikumu un tāpēc, ka nav skarti tie jautājumi, kas vēl skatām. Jā, tur bija skarti tie jautājumi. Tad par otru jautājumu. Mums iekļauts jautājumu par saistošu noteikumu grozījumu 10. gada 27. janvāri saistošu noteikumu numur 6 par sociālas palīdzības pabalstiem Aglonas novadā. Vai viņi publiskoti Aglona LV, vai tas nav izdarīts? Viņi nav pieņemti vēl. Lūdzu, ieprotokolēt, ka projekts nav publiskots Aglona LV mājaslapā. Paldies. Jurists, tas bija vajadzīgs? Es saņemu atbildi, man jautājumu vairāk nav. Tā, labi, paldies. Tā, papildu jautājumi par zemes jautājumiem. Tātad par zemes jautājumiem ir lūdza iekļaut, jo šo laika posmu bija iesniegumi. Es saprotu, ka komisija izskatīja un pieņēma jautājumu un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jautājumi. Ja? Iekļausim dienas kārtībā. Kas par to lūdzu balsojumu? Balsojumu par, pret, atturas nav. Nākošais ir jautājums ir dienas kārtībā iekļaujamie. Tātad ir 5 iesniegumi no deputāta Krimāna. Tātad pirmais iesniegums iekļaut novada domas kārtējas sēdē dienas kārtībā papildu jautājumu par aizrādījumu Aglonas novada domas priekšsēdētāju Helēnai Streikai. Lūdzu balsot. Kas par? Par ko? Par šo jūsu iesniegumu iekļaut dienas kārtībā. Visi ir, var izlasīt. Jā, visi ir. Mums notiek audio ierakstīšana. Lūdzu, ieprotokolēt un lūdzu, kāds saturs tam lēmumu projektam. Lēmumu projektu, mēs lēmumu projektus tagad dienas kārtībā Šeit nav saņemti mani iesniegumi. Šeit saņemti 5 mani lēmumu projekti. Jā, tātad par kādu jautājumu, jā, tātad par aizrādījumu Aglonas novada domas priekšsēdētāja Helēnai Streikai. Jā, tātad tāds, jā, par Aglonas domas jurista Kuznecova iesniegumu. Nu, lasiet lēmumu projektu, kā viņš skata, tur problēma. 2014. gada 3. novembra Aglonas novada domas reģistrācijas numurs, Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus, numuru Aglonas novada pašvaldības nolikumus ignorēšanu. Jūs jau nepareizi pretējat darba kārtību. Ko es daru nepareizi? Jūs darat pareizi. Es tāpēc arī saku jautājums jūsu. Tieši jautājums iesniegums. Es nestrīdos, es nolasīju, lūdzu balsoju. Kas par to lūdzu balso? Par Krimāns un Reščenko, jā. Tātad pret Šetilovs, Dimpers un Pušņakovs. Un Girs atturas Helēna un Juris. Lēmums nav pieņemts. Nākošais iesniegums. Tā, atkal lūdzu dienas kārtībā iekļaut jautājumu
Par nākošo aizrādījumu Aglonas novada domas priekšsēdētāju lēmumu projekts par Didža Vanaga iesniegumu. Lūdzu, balsot. Man lūgums, jā, nolasiet manu lēmumu projektu tā, kā viņš skan. Visi, es vairāk neko neprasu. Lēmumu projektu vajag klausīt. Tā, kad viņš ir pieņemts. Kā jūs rakstīt protokolā? Jā, aizrādījums streiki nobalsots pret. Par ko? Es gribu tālāk rakstīt. Nolasīt tā, kā likums prasa. Saņemt lēmumu projekts, es vēlreiz atkārtoju. Par aizrādījumu Aglonas novada domas priekšsēdētāju Helēnai streiki par Aglonas. Jā, par jautājumu. Par Aglonas internātu vidusskolas direktora Didža Vanaga iesniegumu 2. aprīlī 2015. gada Aglonas novada domas reģistrācijas numurs, Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus numurs 2, Aglonas novada pašvaldības nolikumus ignorēšanu. Lūdzu, vai iekļaujam šo jautājumu dienas kārtībā? Lūdzu, balsojam. Kas par? Par Reščenko un Klimāns, pret Šatilovs, Butevičs, Dimpers, atturas, Helēna, Juris un Pušņakovs. Nav pieņemts. Tā, nākošais lēmumu projekts iesniegs. Tātad, vai iekļausim šo dienas kārtībā? Par aizrādījumu Aglonas novada domas priekšsēdētāju Helēnai Streikei par ministru kabineta noteikumu 2007. gada 6. marta kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internātā punktu 11.16 neievērošanu. Lūdzu, vai iekļaut šo darba kārtībā šo jautājumu? Lūdzu, balsojam. Par Klimāns un Reščenko, pret Pušņakovs, Dimpers, Šatilovs, atturas Virs, Butevičs un Helēna. Nākošais lēmuma projekts. Par aizrādījumu Aglonas novada domas priekšsēdētāju Helēnai Streikei par Aglonas novada pašvaldības saistošo noteikumus un Aglonas novada pašvaldības nolikumus sadaļa 3. Domas pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizāciju un nodrošinājumu punktu ignorēšanu. Vai iekļaujam šādu lēmumu projektu šo jautājumu dienas kārtībā? Lūdzu, balsojumu. Kas par Reščenko un Klimāns, kas ir pret Pušņakovs, Dimpers, Šatilovs, atturas Girs, Butevičs un Helēna. Nav pieņemts. Vēl kādu izlādi par? Jā. Par aizrādījumu Aglonas novada domas priekšsēdētāju vietniekam un sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam Osvaldam Šatilovam par Aglonas novada pašvaldības saistošo noteikumu un Aglonas novada pašvaldības nolikumu sadaļa domas pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizāciju un nodrošinājumu punktu ignorēšanu. Vai iekļaujam šo jautājumu tieši par... Kādu punktu? Tā, es nosaucu jau viss. Tātad lūdzu balsojam. Jūs nosaucat punktu? Jūs nosaucat punktu? 27. punktu. Jā. Kas par to? Lūdzu balsojam par Reščenko un Klimāns. Kas ir pret Pušņakovs, Dimpers, atturas Helēna, Girs, Butevičs un atturas Šatilovs. Tā, jautājums nav iekļauts dienas kārtībā. Lūdzu. Lūgums deputātiem pirmu punktu iekļaut protokolu numur 17 un 29. septembra 2015. gada precizēšanu jautājumu. Tā. Jā, lūdzu, par jautājumu precizēšanu protokola numurs kāds? 17. 17. precizēšanu, lūdzu. Vai... Iekļaut jautājumu par protokolu numur 17 no 2015. gada 22. septembrā precizēšanu. Jā, lūdzu, balsojumu. Kas par to, ka iekļaut šo precizējumu? Lūdzu, balsojumu par Reščenko un Klimāns,
pret Dimpels Guteviči un Šatilvus atturas Helēna Kušņakovs un viesis. Man jautājums, mums pašlaik ir 2 juristi, ja, vai var, ko likums nosaka, ja deputātam ir ko precizēt iepriekšējā protokola kārtēs sēdē, speciāli gaida veselu mēnesi, lai izteikt savu viedokļu par neprecizitātiem iepriekšējā protokolā. Ar kādām tiesībām jūs neiekļautu jautājumu? Tā, lūdzu, juristi atbildiet. Ir kaut kāds likums jauns? Protokolu parakstīšanā, protams, Vēlreiz man lūdzu norādiet punktu, ja kāds likums par pašvaldību vai kāds cits normatīvais akts šodien pieļauj tādu iespēju, ka deputāti noraidīja manu lūgumu precizēt protokolu kārtēs sēdē par iepriekšēju kārtēs sēdē. Lūdzu pievienot savu skaidrojumu. Tā, juristi lūdzu. Jūs jau nobalsojat, es gribu tikai pēc tam precizēt, par ko ir ko rakstīt, ja? Jā, varat rakstīt, kas jums būs tiesības. Es rakstu, neparedzēt. nesaprotu jautājumu. Man jautājums, ja pašlaik jūs dzirdējat, ka cilvēki, deputāti, godīgi, ļoti cienījami nobalsoja pret iekļaut jautājumu par iepriekšējas kārtējas sēdes protokolu precizēšanu, ko es, kā deputāts, ir tiesīgs izteikt šajā doma kārtējas sēdē. Jūs uzrādāt, jūs varat pateikt, kāpēc viņi nobalsoja? Tas ir likumīgi? Es nevaru atbildēt, kāpēc deputāti tā nobalsoja. Tā, lūdzu. Likums kā pārēc kārtību precizēt protokolus. Pašvaldības nolikums. Tā deputātiem ir jābalso. Bet kā ir paredzēta likumdošana precizēšana iepriekšējā protokolā? Tā, lūdzu, Denis. Pašvaldības nolikuma noteikts, ja kāds no domas deputātiem nepiekrīt ierakstam protokolu, viņam nākajā domas sēdē, kārtējā sēdē ir tiesības prasīt ierakstu precizēšanu. Paldies. Ar balsojumu tu var nepusē. Paldies, man ir skaidrs, jā. Jā. Man vēl jautājums Jā, jums, lūdzu. kas sēdes vadītāji. Ar kādu normatīvu aktu kārtē sēde nav iekļauti iepriekš reģistrēti mani lēmumu projekti 2015. gadā? Un nekur viņi nav izskatīti. Ir kaut kāds normatīvs akts? Kuri? 2015. Es gadā. nevaru no galvas atcerēties. Jūs perfekti visi balsojat. Nē, lūdzu konkrēti kādi. Es nevaru tagad atbildēt par visiem iesniegumiem. Vēlreiz ieprotokolēt jautājumu, ja? Kāpēc uz kārtējas sēdi 28. oktobrī kārtē reizi nav iekļauti iepriekš reģistrēti Vadima Krimana lēmumu projekti no 2015. gada? Tur ir saraksts, jūs varat visu pārliecināt. Es ceru, ka saņemšu atbildē, ne retoriski konkrēti. Tā. Kāds normatīvais akts? Pašreiz es to nevaru atbildēt, tāpēc, ka es nezinu šos iesniegumus no galvas, es visus iesniegumus nepārzinu. Tad man ir jautājums vēl viens. Ja pašlaik deputāti nobalsoja par to, ka neizskatīt manus lēmumu projektus, kas normatīvais akts to paredz? Tā. Neizskatīt lēmumu projektus. Vaļam šeit jautājums nav divi, šeit ir vajag vadības. Jā, nu, kā ir deputāti palīdz, jā. Pagaidiet, balsojums bija, es viena pati nebalsoju. Viss paldies jums. Balsojums nav paredzēts šajā. Jā, viss paldies, man ir Kā nav skaidra paredzēts par lēmumu projektu iekļaušanu sēdē? Lūdzu, Denis, nolasi. Ja var balsot par jebkuru citu jautājumu, kas ir... Denis novasa vēlreiz. Ne, par pirmiem 5, ja, kas iesniegts? Nē. Sapratu. Jā, Par ko es? jā. Par pēdējo. Jā, par 5. Precizēšanu. Nu, ne par precizēšanu, par jautājumu iekļaušanu. Ko tu jauc? Es noņemu jautājumu, paldies, es sapratu jūsu... Nē, es nesapratu jautājumu būtību. Konkrēti. Konkrēti nesaka jautājumu. Par precizēšanu Jums nebija skaidrs manus jautājumus. Es vēlreiz atklāju, man bija 2 jautājumi. Pirmais, jā, kāpēc deputāti noraidīja manu priekšlikumu izskatīt protokolu numur 17 precizēšanu. Jūs nobalsojat pret. Viss, es to sapratu. Nolikums mums paredz citu kārtību. Es apmierināts, nomierinājos. Ja. Man ir jautājums, ja kāds normatīvais akts, jūs saņemat manus, jūs varat man atbildēt? Jā, lūdzu. Šogad, šomēnes, vakar sarakstīja 5 lēmumu projektus. Ja. Kādi normatīvi akti aizliedz viņu izskatīt kārtē sēdes laikā? Tā.
Labi, ir nobalsots. Tātad sākam Jūs nevarat darbu. pateikt nekādu normatīvu aktu, Ne. jā? Paldies. Ir balsojums deputātu, Viss, ir paldies. Nav problēma. vēlme. Man vēl piebildi to, ka šeit balsojumā nevajadzēja būt. Tā, labi, Tā. Igor, es paldies par jūsu izteikto. Lūdzu. Jā. Sākam darbu. Lūdzu, darba kārtībā ir izlasiet, lūdzu, Reščenko kungs, izlasiet, lūdzu, pašvaldības nolikumu. Mēs tikai dzirdējām, ko Denis nolasīja. Nav jābalso, Denis, par Viss, ko jūs iekļaujamiem sniedzat, jautājumiem. Ir jābalso. Deputātam ir tiesības prasīt, viņš var izteikt savu viedokli, ko viņš tieši prasa precizēt protokolu. Viņu ir jāiekļaut Jūs nesapratāt, kārtējo dienas ko es kārtību. jums jautāju. Tā, par dienas kārtību. Bez Kas balsojuma. ne? Kas nesaprot? Tā, labi, mēs sākam darbu. Viss, tā, jā, strādājam un pretenzijas varat rakstīt. Tā, pirmais jautājums par Aglonas novada domas izpilddirektora Spogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. Lūdzu. Oktobra mēnesī. Aglonas novada domas 6. oktobra ārkārtas sēdes protokols numur 18, ka pieņemts lēmums par pašvaldības pirmspirkuma tiesību izmantošanu, mašīnu un railīšu. Lēmums ir nosūtīts un pagaidām atbildi tiek gaidīta. Tad iepriekšējās sēdes protokols par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībā un lauku attīstības programmas pasākuma pakalpojumu ciematu atjaunošanai lauku apvidūs īstenošanu. Tad pagājušā sēdē tika apstiprināta darba grupa. Un darba grupa ir uzsākusi savu darbu. Šajā mēnesī tika organizētas vairākas sanāksmes, kā arī sanāksme, kur tika aicināti novada uzņēmēji, atsaucība gan nebija liela, tāpēc ir plānots šādu sanāksmi organizēt atkārtoti. Darba grupa veica arī pārbūvējamo ceļu apsekošanu kopā ar mūsu ceļu speciālistu. Ir sagatavots šo ceļu saraksts, ir sagatavotas fotogrāfijas arī par ceļu kvalitāti un daramajiem darbiem. Un nākošajā sanāksmē ar to tiks informēti uzņēmēji. Informācija būs publicēta. Izmaiņas skolēnu pārvadāšanas maršrutos ir publicētas. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas atsevināšanu saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem uz automašīnas iegādi bija pieteicies viens pircējs, kurš arī iegādāsies auto pēc apstiprināšanas sēdē. Tātad, runājot par iepirkumiem, ir izsludināts meta konkurss saskaņā ar pieņemto lēmumu. Procedūras uzsākšanas datums ir 26. oktobris, piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26. novembris. Iepirkums par būvprojekta satiksmes drošības uzlabojumu Jautena Broka kalnu ielās Aglonā aktualizācija un auto uzraudzība 2. kārta ir izlabots un atkārtoti publicēts. Izvietošanas datums 6. oktobris. Tātad piedāvājuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris, plānotais lēmumu pieņemšanas datums 23. oktobris ir iesūtīts, diemžēl, tikai viens piedāvājums un lēmums tiks pieņemts. Par iepirkumu Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi. Arī šis iepirkums jau ir noslēdzies, lēmums jau ir pieņemts, tiek gatavoti līgumi. Tur arī minēja iepriekšējā gada pakalpojumu sniedzēji. Iepirkums 2 jaunu pasažieru transporta līdzekļu piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām. Lēmums, protams, ir pieņemts, ir noslēgts līgums ar piegādātāju. Piegāde notiks saskaņā ar līguma un iepirkuma noteikumiem. Šobrīd viņi bija atsūtījuši vakar saskaņošanai mašīnas krāsu. Tur transporta nodaļa izvēlējās. Tālāk iepirkums pārtikas preču piegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un sociālās aprūpes centram. Arī piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir noslēdzies.
Ir saņemti piedāvājumi visās sadaļās. Pašlaik piedāvājumi tiek izvērtēti un gatavots lēmums. Plānot līdz novembra beigām noslēgt visus līgumus. Protams, ja nebūs pārsūdzība, bet to jau arī nevar paredzēt. Tad es vēl gribēju pieminēt par augustā pieņemto lēmumu par Jaunaglonas kopmītņu ēkas pārņemšanu. Tur, kā jau es iepriekš arī ziņoju, akts ir parakstīts, īpašums ir pārņemts. Šobrīd jau ir veikta tirgus izpēte, apvienot abas ēkas ar vienu apkures meslu un notiek siltumtrases sakārtošana. Domāju, ka līdz brīvlaika beigām jau darbi tiks lielākā tiks paveikti. Šobrīd arī apkure notiek no viena katla, tā mezgla. Teiksim tā, viss. Lūdzu deputātiem jautājumu izpilddirektoriem. Kur bija viens pretendents, kas tas ir? Tas projekts arī uzlabošanai satiksmes, jā. Viens pretendents? Tikai viens, jā, iesniedz satiksmes drošības uzlabojumu jāuzzina kā lielās projekta aktualizācijas. Bet ir nosacījumi, ka viens pretendents nevar būt. Iepirkumu tur nav tik vienkārši. Šobrīd es saku, lēmums vēl nav pieņemts. Ne, es vienkārši nevaru vienu piedāvājumu. Diemžēl tur ir viens tikai, jā. Otrs, kas piegādās automašīnas piegādās? Tā pati firmas iepriekšējās piegādājumi. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Olga, lūdzu. Jautājums. Es kā deputāts kādreiz prasīju iekļaut jautājumu izskatīt par Aglovas ielu apgaismojumu. Paldies Dievam, kaut kāda informācija interneta bija ievietot 28. augustā. Bet, diemžēl, es prasīju par novadu, tur rakstīja par Aglovas ciema ielu apgaismojumu. Informēju iedzīvotājs, ka saku, ka jaunajam acīm gadam Aglovas ciema no sestdienas tāda datuma vakaros līdz 23. tiks ieslēgts ielu apgaismojums. Man ir jautājums, visa posma, kāpēc uz Jaunciemu pusi netik neviena lampa? Kas tur notiek, Lūdzu, varbūt Saša paskaidrot, ka tehnisku iemeslu vai izpilddirektora, kurš var paskaidrot? Tehnisku iemeslu dēļ tur notika trases remonts un, teiksim, slēgsim klāt arī visas citas. Viss sakārtots, Kārtos. Šeit arī posms sakārtots, Šo posmu. Autoceltnes. Autoceltnes bija autopaceltnes remontā un līdz ar to rīt tas notiks. Un man bija jautājums, galu, kas ir atbildīgs par to visu, savlaicīgu informēšanu, ripošanu, izsaukšanu speciālistā. Jo cilvēkiem man uzdot jautājumu, ir vietas, kur ir 6 lampas deg, tā kā var lasīt avīzes, un vietas ir tur, kur nav nevienas lampas. Viss man tikai tādi jautājumi, tie ir tehniski. Tie tehniskus jautājumus mēs kārtojam. Ja ir iedzīvotājiem sūdzības, kas var griezties, viņi pie manis ir daudz griezušies. Kad cilvēki ir griezes pie manis par deputātu, un es prasu to jautājumu izskatīt, deputāti noraida to jautājumu izskatīt ļoti logiski, Man ir jautājums arī par Broka ielu 3. Kas tur notiek galu galā? Jo cilvēki, es sapratu, jūs jau rakstat brīdinājumus par to, ka būs atslēgta komunikācija, elektrība un tā tālāk, pamatojoties uz 26. novembra 2014. gada pieņemtu lēmumu. Man ir jautājums, ka cilvēki vēl atradas avarijas stāvokļa mājā, izmitināti un... Viena ģimene tikai atrodas un viņa būs izmitināta. Mēs šo jautājumu risinām. Mēs arī vēstulē rakstījām, ka līdz 1. Veselu gadu. Jūs savā vēstulē brīdināt sakarā to, ka Aglovas novada doma 26. novembra 14. gada pieņema to un to. Veselu gadu vajag, to kārtot. Pirms tam vēl 5 gadus vajadzēja kārtot. Pagaid, man neinteresē, kas bija pirms tam. Man interesē, ko jūs Dzīvonos platības naudu. Šis jautājums tiks atrisināts līdz decembrim mājā. Labi, skaidrs. Man tad jautājums ir vēl viens. Tā ir jauna prakse, ka deputāts Primants
būs spiest saņemt no izpildu direktoras dokumentu par to, ka jūsu lēmumu projekti ignorēt. Kāpēc katru reizi mainas kārtība? Jā? To es saņemu no neko nesaņemu, to saņemu no lietvedes, to saņemu dokumentu no jums. Kāda logika? No kāda cilvēka man ko prasīt? Ja? Un jūsu atbildi uz maniem iesniegumiem 22. septembra atbildi saņemta 21.10. ir korekta? Mēneša laikā. Jūs būsiet tā, kura būs atbildīga par maniem visam lēmumu projektu un informāciju. Man saprast vajag. Es jums atbildēju. Nosūtījām, jums izrakstījām. Jūs būsiet tā, kura man katru reizi sūtīsiet dokumentu, jā? Nu, teiksim, Nevienkārši uz vietas. Visiem pārējiem jūs arī dokumentus sūtat? Dažiem sūta, Jā. dažiem sūta lietvedība. Skaidrs, labi. Paldies jums. Vēl pēdējais jautājums, laikam, jā, ko jūs varētu pateikt par novadu reformu, kā izpildu direktors? Tā kā mums nekad nav atskaites priekšsēdētājs, nevaru viņu uzdot jautājumu, tad laikam jums, jā. Nu, teiksim, Ir kaut kādi dokumenti, ir kaut kādi ziņojumi arī no priekšsēdētājas prese, jā, televīzija, jā, jūsu viedokļus izpildu direktorē. Kāda komiteja jau pie tā jautājuma strādā, deputāti nestrādā, laikam izveidota darba grupa, kaut kāda informēšana iedzīvotāji notiek, aptauja vēl kaut kāda cita jautājuma. Šobrīd nekas pagājuši. Nekas nav. Jūsu viedoklis, kur mums labāk dzīvot, ar kādu novadu? Mans personīgais viedoklis. Jums nav viedokļi, jā? Jūs piekrītat piedāvātiem variantiem, jā? Es nepiekrītu piedāvātajiem variantiem, bet es savu viedokli neteikšu, ka tiešām noteikti jāveic aptaujas un jāstrādā pie šī jautājuma. Tad vēl es aizmirsu jautājumu. Vai mums bija kaut kāda informācija, jautājums par bēgļiem? Pašvaldība vajadzēja sniegt informāciju, kāda komiteja to izskatīja? Pašvaldībai pieprasīja informāciju tik daudz tikai par iespējamām telpām, kur varētu izvietot bēgļus. Un sakarā ar to, ka mums tādu telpu nav, mēs šo informāciju arī sniedzām. Jā, komitejas neizskatījām. Skaidrs, paldies. Tā kā pauzēs vēl es šo jautājumu, jā. Gailīšiem mēs labu īpašumu nopirkam. Vēl pagaidām? Nu jā, lēmums ir pieņemts, jā. Ko mēs tur plānojam? Jau? Sakārtot pirmkārt. Sakārtot, tas ir nojaukšana vai kas? Nojaukšana arī. Tad man jautājums iepriekšējā, ko mēs nopirkam par 30 000, mēs plānojam nojaukt? Tur tagad ir metu konkursu. Es sapratu, kas tur plānots? Nojaukt? Metu konkursa ietvaros, tur arī būs Jūs tad pārtraucat iepirkumu multifunkcionālam centram, visiem deputātiem bija skaidrs, ko mēs tur darām, jā? Multifunkcionālais centrs ir iekļaut attīstības koncepcijā? Ir. Multifunkcionālais centrs? Nu, varbūt ar savām. Jā, nav. Viss paldies. Labi. Viss. Vēl ir jautājumi? Nav. Nu, tātad pieņemt nākošais jautājums par saistošiem noteikumiem, grozījumi, Aglūzes novada domes, janvāra saistošos noteikumus. Lūdzu, ziņu. Inte Klinģāne. Sākotnēji uzsūta sociālo izglītības un kultūras komiteja tikai gatavoti saistošie noteikumi Aglūzes novada domes par grozījumiem Aglūzes novada domes 10. gada janvāra saistošajos noteikumos numur 6. Tas skāra 3 sadaļas šajos saistošajos noteikumos. Tas bija dzīvokļu pabalsts, tas bija atteikšanās no viena veida pabalsta, un trešais bija pabalsts bērnam bērniem, kurš palīdzas bez vecāku gadības pēc pilngadības sasniegšanas. Pēc jautājumu skatīšanas finanšu komitejas sēdē tika izteikts priekšlikums virzīt uz izskatīšanu domas sēdē vienu no šiem jautājumu veidiem, kas ir par pabalstu bērniem un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc pilngadības sasniegšanas. Līdz ar to piedāvātais lēmuma projekts šobrīd pēc finanšu komitejas ieteikuma tātad ir izmaiņas viena veida pabalstā,
kas bija saistošajos noteikumos, kas bija paredzēts arī iepriekš, bet nebija precīzi noteikti pabalsta apmērs un pabalsta saņemšanas kārtībā. Sakarā ar grozījumiem likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kuri stājušies spēkā 15. gada sākumā, šis likums ir papildināts ar punktu 25.2 prim, dzīvokļu pabalstu bērnu bērnam un bērnam, kurš klaucas bez vecāku gādības. Un šī panta pirmais punkts nosaka pašvaldības domas saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksāt dzīvokļu pabalstu bērnam bērnam un bērnam, kurš klaucas bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē autonomijai vai pie aizbildņiem no dienas, kad bērni sasniedz pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļu pabalstu pamatoja tiesas bērnu iesnieguma maksā tā pašvaldība, kuras bērnu tiesa pieņēmusi lēmumu par bērnu ārpus ģimenes aprūpi. Lēmuma projektā ir paredzēts dzīvokļu pabalsta apmērs mēnesī 50 eiro. Šo te paredzēto summu arī Finanšu komiteja ieteica virzīt uz domes sēdi. Saistošie noteikumi tātad nosaka izdarīt grozījumus saistošo noteikumu 251 punktā, nosakot pabalstu piešķir pamatoties bērniņa vai bez vecāku gādības palikušu bērnu, turpmāk priekšā bērniņas iesniegumu pamatu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Ja ir izpildītas šajos saistošās noteikumos noteiktās prasības, sociālās garantijas tiek saglabātas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Grozījuma punktā 252 pabalsts par izdevumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īrnu lietošanu, siltumenerģija, apkures un karstā ūdens nodrošināšana, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asinizācijas nodrošināšana, sacīves atkritumu apsaimniekošana tiek izmaksāts katru mēnesi, līdz pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu bērniem. Pabalsta apmērs ir līdz 50 eiro apmērā mēnesī, kas tiek piešķirts pamatoties sociālajā dienestā, iesniegto īres līguma kopiju uzrādot oriģinālu un katru mēnesi sociālajā dienestā iesniegto rēķina kopiju par dzīvojamās telpas īru un lietošanu uzrādot rēķina oriģinālu. Un papildināt ir saistošo noteikumu 2524 punkts ar apakšpunktiem, kas paredz tātad pienākumus, kas ir jāizpilda bērni, lai saņemtu sociālos atvieglojumus. Tātad 2 reizes gadā sociālajā dienestā jāiesniedz izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas izdota katra semestra sākumā un apliecina, ka bērnis ir sekmīgs attiecīgās izglītības iestādes audzētnes vai students. Un nākošais apakšpunkts paredz, ka pabalstu ikmēneša izdevumiem bērniem, kurš mācās vai studē izglītības iestādē pārtrauc izmaksāt, ja bērnis ir atskaitīts no izglītības iestādes vai izslēgts no augstskolas vai koledžas. Tātad mums saistošie noteikumi papildināti ar vēl vienu punktu. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai teikumu piešķirt pabalstu janvāri ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības pieņem atzīmes noda sociālajai dienestam, pēc bērniņu rakstisku iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt attiecību pabalstu. Piedāvātais lēmuma projekts, ko virzot Finanšu komiteju, ir tātad pirmais punkts apstiprināt Aglonas novada domas saistošos noteikumus par grozījumiem Aglonas novada domas 2010. gada 27. janvāra saistošos noteikumus nr. 6 par sociālās palīdzības pabalstu Aglonas novadā. Otrais uzdot Aglonas novadas sociālajiem dienestam sadarbībā ar Finanšu novada Diemžēl līdz 16. gada budžeta apstiprināšana izstrādāt grozījumus saistošajos noteikumos nr. 6 par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā, par dzīvokļu pabalsta piešķiršanu un apmēru ņemot vērā 16. gada budžeta iespējas, kā arī izstrādāt priekšlikums izmaiņām Aglonas novada domas saistošajos noteikumos nr. 10 kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas iesvaidību, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes personas statusam. Lūdzu jautājumu Ilģēnu. Sociālajiem dienestam. Viss kas lūdzu, ja? Lūdzu.
Man jautājums, ja saistošas notiekums numurs 6 par sociālas palīdzības pabalstu Maglienas novadā mēs 2015. gada grozījām. 2015. gadā, 14. gadā bija pēdējā grozījuma. Es pareizi sapratu, ka 15. gada saistošas notiekumus numurs 6 mēs negrozījām. Vai tas bija 15. Jā, 15. gadā bija 25. martā. Tad man ir jautājums, jūs kā cilvēks, kurš bija atbildīgs par pirmu redakciju grozījumu, jūs zināja, ka likums jau sen pieņemts jau 10. gadā, un tas punkts 25 prīms tur 2 vai kāds neatceros no galvas par bārījiem jau stājas spēkā no 1. janvara 2015. gadā. Kad mēs paredzējām arī jaunas pabalstus, ko likums nenosaka kā par obligātu, bet, diemžēl, kā grozījumus, ja nebija paredzēta to, ko likums paredz, jā. Jautājums retorisks, ja cik tas ir korekti, ja atkal zinādams, ka likums nosaka kārtību, ka tādam pabalstam jābūt atlikt šo jautājumu līdz 16. gadam. Jo sociāla komiteja, kad es to visu teica, ka varbūt atlieksim, bija kaut kāda tāda interesanta attieksme, ja, nu kā likums nosaka kārtību, vajag to darīt no 1. janvara, tad man ir jautājums 15. gadam. A kas šodien sanāca, ka pasmieties vajag par Krimanu, a pēc tam darīt tā, ka Krimans teica kaut kā jūcīgi. Jūsu jautājums ir? Man ir retorisks jautājums, jā. Nu, ja retorisks, tā bilde nav vairs. Es pajautāju tikai, vai bija 15. gada grozījumi. Es atbildēju. Jūs atbildējat, tas bija man galvenais jautājums. Tad man jautājums izpildu direktorai, vai jums neliekas, ka pie tā, ka mēs grozījām 15. gadā saistošas notiekums numurs 6, mēs neievērojam šo likuma prasības, un vai jums nav vērts izvērtēt jurista nolaidību, paviršību un tā tālāk, ko jūs dariet ar Denisu Kuzņicovu pie citiem jautājumiem? Pagaidiet, kā viņi saskaņoti, mani neinteresē. Mani interesē, ja, vai jūs uzskatāt, ka nevajag vērtēt? Neuzskatāt. Paldies, jā. Tad man jautājums juristē, ja Inteka inženē. Likums nosaka kādu kārtību, vai jābūt projektam un paskaidrojumu rakstam publiskotam pirms kārtējas sēdē, vai to likums neparedz? Likums paredz, ka ir jābūt. Man ir jautājums deputātiem, ja saistošie notiekumi šodien nav publiskoti, nekādas pozīcijas, ne projektos, ne kaut kāda paskaidrojuma raksta vai kaut kāda atsevišķa dokumenta, dienas kā līdz ar to jūsu balsojums a priori nav likumīgs, ja, un līdz ar to es uzskatu, ka šo jautājumu vajag atlikt, ja jūs tā gribat likumu ievērot. Jurist, lūdzu, jūsu domas. Kas ir paredzēts likumā, es pateiktu. Jā. Tā. Lūdzu, deputāti, priekšlikums atlikt šo jautājumu. Vai ir vērts atlikt tos pabalstus, kuri tiešām jau iestrādāti un viņi tikai korigējumi? Lūdzu. Man jautājums sēdes vadītāji, ja likums paredz kādu kārtību, kāpēc vajag iegājas deputātus kārtējo reizi nobalsot par kaut ko, kas a priori ir nelikumīgs? Nu, tas ir normāla parādība, ja? Tikai tāpēc, ka kolēģiāla atbildība būs pēc tam. Sociālā komiteja nesaprata to jautājumu, ja? Diemžēl viņam bija pirmais variants, ja? Nu, likumu neievērojam, nu ko dara? Lūdzu, jūsu priekšlikumu. Vai līdz šim visi saistošo noteikumu projektu ir bijuši publicēti? Es jautāju, likums paredz tādu kārtību, kā es teicu, vai kaut kādu citu. Jūs teicat, ka ir tā, mēs viens otru sapratam, ka jābūt publiskotam, ja? Jā. Lūdzu, vēl kādi priekšlikumi? Ja ir cits likums, parādīt likumu. Lūdzu.
Tā, nu, balsojam par to, kā atlikt, bet tiešām tas... Es noņemu, balsoju tā, ka gribat, es noņemu savu priekšlikumu. Es informēju deputātus, ka man izpratnē kāpēc jūs noņemat? Ja jūs esat pārliecināts, tad lūdzu korekti strādājiet, palīdziet strādāt. Ja? Tagad noņemat. Kāpēc man vajag? Labi, skaidrs man ir. Skaidrs, labi. Var pajaut? Jā, lūdzu. Ja mēs atcelsim, ko mēs iegūsim no tā, un teiksim, nu labi, publiskosim laiku, tērēsim laiku. Jā, laiks paiet. Šie Nevar grozījumi saņemt saistošajos noteikumos, viņi nav tik aktuāli, šobrīd neviens bērns šo pabalstu nesaņem, un arī tuvākajā gada laikā arī nav plānots, jo nākotnē pilngadību sasniegs ne vairāk kā 2 bērni, un piešķīruši Aglonas novada bērnu tiesa šo statusu. Un ir arī pagaidām ir rezervē pašvaldības dzīvokļi, kur šiem bērniem piešķirt šis pabalsts, tiek piešķirts tikai tādā gadījumā, ja pašvaldībām nevar nodrošināt ar dzīvojamo platību. Tieši tāpēc arī netika šādi grozījumi 2 no gada sākuma, jo tas pašvaldībai nav tik aktuāli. Drīkst jautāt juristam, ka pašvaldībai tas nav aktuāls, tas ir viens jautājums. Bet ko nosaka likums? Tādam jābūt tādai kārtībai. Kas tad tāda interesanta lieta? Nav iesnieguma, nav pabalstu. Kad ir pabalsti, tad jūs ignorējat, ja ka sociālais dienas pieņem lēmumu, jūs deputāti nobalsot, ka viss bija korekti, tā diena bija citi likumi jau. Ka mūsu saistošie noteikumi nebija pakārti ministru kabineta prasībām vai likumdošanai, tā ir mūsu problēma, bet ne iedzīvotāja problēma, kurš rakstīja sūdzību par sociālo dienestu lēmumu. Nav korekti deputāti strādājot, kas tur par etiku es nezinu, jā. Tas jau likumā ignorēšana. Tātad jūs paturat savu priekšlikumu? Kādu priekšlikumu? Es noņemu savu, ja strādājat, es netraucēšu jums strādāt perfekti, ievērot likumu, jā. Lūdzu. Es tikai jautāju. Kaut kāda nesaprašana. Tikko Juris pateica, ka dzīvojamā platība ir rezervē. Izpilddirektors atskaitē mēs dzirdējam citu, ka izdzīvojamās platības Aglonas novadā nav. Tur runa par Aglonas ciemu. Pagaidiet, mēs runājam par novadu. Tad mums ir Jaunaglona un Aglona un... Mums ir pirmās kategorijas cilvēki, otrās, trešās. Mums ir Aglonas novada. Aglonas novads, bet tā ģimene, kura dzīvoja Broka ielā, viņi uzrakstīja atteikumu, ka viņu spriežam un nevēlās. Nu, ja viņi uzrakstīja atteikumu, tad jautājums ir noņems no dienas kārtības. Viņam tika piedāvāts likuma ietvaros, ka viņam ir šitajā administratīvajā teritorijā dzīvojamā platība. Tā nosaka arī likums, es to zinu. Nu labi, mēs atgriežamies pie atskaites. Tika piedāvāts vairāk kārtīgi. Tā, labi, runājam par šo jautājumu. Tātad lēmuma projekts ir apstiprināt šos noteikumus ar grozījumiem, jā, tātad un uzdot naudu sociālajām dienestam sadarbībā ar finanšu nodaļu un juristi Klinčāni līdz 2016. gada budžeta apstiprināšanai izstrādāt grozījumus saistošo noteikumos numur 6 par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā, par dzīvokļa pabalstu piešķiršanu un apmērumu, ņemot vērā 2016. gada budžeta iespējas, kā arī izstrādāt priekšlikumus izmaiņām Aglonas novada domes saistošajos noteikumos. Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērija nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes personas statusam. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot par? Tā, Helēna, tātad pret, Reščenko un Krimāns, atturas nav. Visi pārējie par. Tā, nākošais jautājums. Par sociālajiem jautājumiem. Lūdzu, Ārija. Piešķirt viņam sociālo dzīvokli, Aglonas pagasta ciemā. Tātad lēmuma projekts ir piešķirt NS sociālo dzīvokli nosaukt 2 līgumus par sociālo dzīvokli, izīriešanu iedzīvā 15 līgumā, tad būs pagasta sociālā dzīvālā māja. Tad ir 2015. gada 1. novembra līdz 2015. gada 21. Jautājumu, varam balsot. Nav jautājumu, kas par to balsojumu par, pret, atturas nav. Lēmums pieņemts.
Nākošais jautājums par grozījumiem Aglonas vidusskolas nolikumā. Tā, Aglonas Arī vidusskolas. visviet. Aglonas vidusskolas direktora iesniedza iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus Aglonas vidusskolas nolikumā sakarā ar to, ka netiek īstenota vispārējais vidējas izglītības vispār izglītoša virziena programma. Tātad lēmuma projektā veikt grozījumus 2014. gada 26. februāra Aglonas vidusskolas nolikumā, svītrot 3.2.4 punktu. Varam balsot? Tad jā. Man ir jautājums, jā. Mēs katru gadu tad, ja īstenosim, Tur sapratu licenci. Jā, Biedas licenci? Jā, tad licenci mums jāatnūm atkal. Tāds ir. Tas ir neklātīgi. Jā. Tā ir. Bet kad bija iekļauts, tā bija programma realizēta. Licenci šogad. Ne, bet mēs to realizējam vai tikai licenci dabūjam? Vēlreiz mēģināšu. Nē, es nezinu, kam uzdot jautājumu. Jo es sociālajā komitē paprasīju, kur ir direktors. Es gribu uzdot jautājumu. Man apgalvoja, ka nav vērts visiem. Kam uzdot jautājumu? Jums? Tā ir izņemta. Man ir jautājums, ja tā nolikuma bija tāda kārtība īstenot vispārējais vidējas izglītības vispār izglītojoša virziena programma, numurs 3.10.11.013. Viņa bija realizēta pagājušajā gadu, aizpagājušajā gadu. Tātad tiek izdota skolām licenze. Izdotā katra licenze uz attiecību kāda tā programma uz 1 vai uz 2 gadiem. Skola, ja nesameklē kontingentu, nav skolēnu, kas mācās šai programmā, tātad programmu šo punktu neizņem ārā, tāpēc, ka arī licenze. Nav cilvēku, kas grib piedalīties mācīties šai programmā. Es sapratu, nebija. Vienkārši jautājums, ko tur muļļat jautājumu. Kas grib, tas arī muļļā. Tā, lūdzu, varam balsot. Kas par to lūdzu balsojam? Par, pret, atturas. Kas ir lūdzu? Atturas Krimons. Tā. Pārējie visi tā. Tā, nākošais jautājums. Par grozījumiem Aglonas internātu vidusskolas notikumā. Lūdzu. Aglonas internātu vidusskolas direktors iesniedza iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus Aglonas internātu vidusskolas nolikumā. Lēmuma projekts sekošais. Tātad veikt grozījumus 2009. gada 26. augusta Aglonas internātu vidusskolas nolikuma. Nolikuma 13. punktu izstāvīt sekojušu redakciju. Tātad skolu uzņemšana pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšana pie skolas kārtību nosaka ministru kabinets. Nolikuma 14. punktu izteikt sekojušu redakciju. Skolu uzņemšana skolas specifiskas prasības nosaka ministru kabinets. Nolikuma 33. punkta 2. teikuma svītrot vārdu vispārējais. Nolikuma 45.7. punktu izteikt sekojuša redakcija. Saskaņā ar normatīviem aktiem nosaka skolas darbinieku darba samaksas apmēru. Tā, lūdzu, kādi jautājumi juristam? Nav jautājumu šeit? Nav. Varam balsot, jā? Protams. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret, atturas Krimons. Nākošais jautājums. Par Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas un kontroles kārtību. Jautājums tika skatīts abas komitejas. Tātad un ņemot vērā priekšlikumus uz Aglonas novada domas sociālās izglītības un kultūras jautājumu komiteja tika iesniegti 2 Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības varianti. Tātad Aglonas novada domas sociālās izglītības un kultūras jautājumu komiteja virzē uz finanšu komitejas sēdi Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikumu ar biedrības neaizmirstumu priekšlikumu un arī veiktiem labojumiem komitejas sēdi. Labojumi bija pie 2, 17, 18, 22, 35 punkta un bija izslēgts no nolikuma 23. punkts. Tā. Un finanšu komiteja izskatīja bez labojumiem un doma jau iesniedza
tādu pašu variantu, kāds bija ieskatīts sociālajā komitejā. Tātad lēmumprojekts apstiprināt Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu uz kontroles kārtības novada. Tā, lūdzu, ir jautājumi? Pavisam jautājums. Tātad komitejās izskatīts bija, priekšlikumi bija iesniegti, ne? Un tas nolikums, ko es redzēju, es redzēju finanšu komiteju, viņš tāds arī iet. Jā. Man tad divi jautājumi ir kādi. Ja mūsu iedzīvotāji grib realizēt projektu ārpus teritorijas, viņi nevar. Pēc šī nolikuma, jā. Tātad, piemēram, viņi grib uztaisīt pārstāvniecību Rīgā, mūsu novada, un mēs to izdarīt nevaram. Tas ir veids tieši Aglonas novada teritorijā. Tā iespēja ir liekta. Kaut arī tas diezgan aktuāli, ka vairākās pašvaldībās to dara. Otrs, ja cita biedrība grib veikt kādu darbību Aglonas novadā, viņam arī tas ir liekts. Tad viņi grib uztaisīt kaut ko pie mums, ko mēs lietosim, izmantosim, bet viņi to izdarīt nevar. Ja mums ir tāds nolikums. No šitā nolikuma es saprotu, ka ja viņi nav reģistrēti Aglonas novadā, viņi realizē projektu mūsu teritorijā. Tieši tas, kas ir reģistrētas uzņēmumu reģistrā, un kuras juridiski adrese ir reģistrēta Aglonas novada teritorijā vai Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvu. Tātad citi nevar saņemt atbalstu no mums, bet grib izdarīt mums labu. Skaidrs visu. Pakaļam tieši drīkst, jā, tāpēc, ka es biju tas autors, kurš bija par to, ka mēs varam atbalstīt ar saviem nelieliem līdzekļiem tikai mūsu biedrības, mūsu iedzīvotājus, diemžēl mūsu teritorijā, jo iepriekšējā šogad praksē, kur deputāti nobalsoja, jūs atbalstīt Rezeknes biedrību un ignorēt Aglonas biedrību. Jā. Līdz ar to mans priekšlikums, ja kad būs līdzekļu tik daudz, ka mēs varam pārstāvniecību atvērt arī ASV vai Vācijā, ja mēs to izdarīsim. Jā. Bet pašlaik kaut kādai jābūt kārtībai. Tas nolikums arī nav pēc. Tas ir sākums, lai legalizēt naudu piešķiršanu kaut kādiem nosacījumiem. Iepriekš naudas dalīšana bija pēc Nākošais jautājums ir par savas politiskas varam balsot darbinieku komandējumu un debatēs viens vairs negrib piedalīties. Lūdzu balsot. Kas par? Lūdzu balsot. Par? Pret? Atturas? Nākošais jautājums ir par noteikumiem par Aglonas novada domes pamatpersonu darbinieku komandējumu un darba braucējiem. Aglonas novada jautājums saskatīts, deputāti direktoru Aglonas pašvaldības vadītājiem par pašvaldības un iestāžu darbiniekiem. Un arī citam fiziskam personam, kuras nav darba attiecības ar pašvaldību, ja amatpersonas komandējums ir saistīts ar uzdevumu veikšanu, kuri paredzēta pašvaldības novada. Lēmumprojekts apstiprināt noteikumus par Aglonas novada domes amatpersonu darbinieku komandējumu un darba braucējiem. Tā, lūdzu jautājumi. Juristam, lūdzu. Man ir jautājumi, ar ko saistīts tas viss. Ja 10. gada ir ministra kabineta noteikumi, kuri nosaka visādu kārtību. Ja mēs grozam iepriekšē, vai mums vienīgais nebija noteikumi izstrādāt? Noteikumi nebija, mēs strādājam atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, ja, bet ministra kabineta noteikumi tātad tas ir plašs, kurš aptver gan valsts, gan pašvaldību iestādes, bet finanšu nodaļā arī pieprasīt tātad konkrētu noteikumus, kas paredz tieši komandējumus un darba braucienus Aglonas novada pašvaldībā. Tā, vēl lūdzu kādi jautājumi? Lūdzu. Man ir priekšlikums, es kategoriski pret to, ka fiziskam personam, kam darba attiecības nav ar pašvaldību, mēs plānojam savus noteikumus. Jā. Bet tas ir tieši noteikts likums, ministra kabinetas noteikumus. Nu, tad izmantojam to ministra kabineta noteikumus. Kas ir klāt pie ministra kabineta noteikuma, kāds labums no pašvaldības? Jā, to, ko MK noteikumi prasa, to mēs realizējam.
bet noteikums ir sīkāk izklāstīti tajā ministru kabineta noteikumu prasības. Tas ir tieši kas kam saskaņo komandējumus, kas raksta tieši komandējuma rīkojumus un rīkojuma noformēšanas kārtībā arī izklāstīti. Arī ir pievienoti arī tātad blanki, kuri var aizpildīt, tātad, kad var paredzēts arī komandējuma avansa pieprasījums, arī komandējuma pieprasījums. Tas ir arī paraugu blanki, lai būtu vienota tātad kārtībā. Man jautājums, Sēdes vadītāja, līdz šodien, kā mēs darījām? Kā, Lielcepara lūdzu atbild, mēs Viss pēc tā kā, ministru kabineta noteikumiem. Pēc ministru kabineta noteikumiem. Šeit es gribu pateikt, ka šeit visi nolikumi, tā skaitā, par kuriem arī es runāšu, par kuriem Denis tagad runā, un arī to, kas bija iepriekš apstiprināti, ko mēs izskatījām Grunas kopīgi sēdē par pamatlīdzekļiem. Tas ir tagad prasības no augstāk stāvošām institūcijām, no valsts kontroles, no valsts kases detalizēti aprakstīt tieši tās procedūras, kā mēs organizējam grāmatvedības uzskaiti, kā organizējam inventarizācijas, kā izlietojam līdzekļus šajā gadījumā par komandējumiem, arī konkrēti par pārējiem izdevumiem, ko mēs veicam, jābūt detalizēti aprakstītām procedūram, lai būtu pēc iespējas lielāka pārliecība, ka mēs tātad darām tieši tā un mēs savādāk, un lai attiecīgās institūcijas arī varētu pārbaudīt. Tā, vēl kādi jautājumi? Kas būs vēl uzstāties debatēs? Lūdzu. Jautājums Sēdes vadītāja, juristi klienžami piedalīs tikai savus jautājumus, vai viņi algotu kā novada jurists? Viņi kā novada jurists, viņi pašai strādā tepat jautājumus. Skaidrs. Kabinetā pie kodas ir jautājumi, kuri vēl jārisina un jāstrādā dokumentiem. Viņi ir jau varat, es tā painteresēs. Sociālajā komitejas arī jautāja, vai viņi būs izradas kā aizstāvja. Kabinetā, viņi ir uzdoti uzdevumi, kur ir. Tā, lūdzu, vēl varam balsot. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas Karimāna kungs. Nākošais jautājums ir par nolikumu, par apgrozāmo līdzekļu skaitu. Lūdzu, Lielceparas kundze. Nolīgums par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti ir sastādīts sasniegumā par pašvaldībām 41. pantu un MK noteikumiem 1486 kārtīgi tādā budžeta iestādes kārtīgi grāmatvedības uzskaiti, kā arī 585 noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Nolīguma projekts ir izskatīts Finanšu komitejā, izstrādāts ar mērķi to pašu, ko jau es minēju, tātad ar nolūku precizēt procedūras, kā mēs veicam grāmatvedības uzskaitu, kā mēs nodrošinām līdzekļu lietiecīgu izlietojumu un pārbaudu par šo līdzekļu izlietojumu. 2015. gada septembrī es arī biju 4 dienu kursos, kurus vadīja svērināti revidenti un certificēti nodokļu speciālisti un arī tātad šie kursi zināmā mērā palīdzēja arī aprakstīt procedūras par katru apgrozāmo līdzekļu grupu. Varbūt vēl es tikai paskaidrošu, visi deputāti nebija Finanšu komiteja, kas te apgrozāmo līdzekļu par dingojumus, piemēros un grāmatvedību. Es specifiski nosaukumu, kur varbūt tātad rokas jautājums, par ko mēs īsti runājam. Tātad apgrozāmo līdzekļu grupas ir krājumi, debitori, nākamo periodu izdevumi un avansi, īstermiņa finanšu ieguldījumi un naudas līdzekļi. Droši vien visvairāk jautājums ir par krājumiem, kas tie tādi ir. Tātad krājuma grupas
mums galvenokārt attiecas izēvielas un materiāli un inventārs, kā arī avansa maksājumi par krājumiem. Un tātad kontos izēvielas un materiāli. Tātad galvenās pozīcijas ir pārtikas produkti, degviela, inventārs, biroja preces, mācību līdzekļi, mašīnu iekārtas un rezerves daļas. Pie degvielas montāļu kurināmais medikamentus, zāles un medicīnas materiāli. Tas ir jākam viss. Viss, Valentīna? Jā, es domāju, ka es izsaka neko arī neanalizēšu. Tas, kas ir debitori, tātad jūs zināt, tas ir tie, tātad tie cilvēki vai iestādes, kas mums ir pārāda. Un pārējais par nākamo periodu izdevumi, tie ir tādi izdevumi, ko mēs esam tātad samaksājuši par kādu pakalpojumu, kas avansā, kas tiks saņemts nākamajā periodā. Tā, lūdzu, kādi jautājumi deputātiem? Kas grib piedalīties debatēs? Varam uzticēties finansu nodaļai un varam balsot, jā? Kas par to lūdzu balsojam par? Pret, atturas Krimāna kungs. Tā, nākošais jautājums. Izstrādāta arī tieši ar tādu pašu mērķi aprakstīt inventarizācijas procedūras pēc iespējas sīkāk un saprotamāk, lai būtu pārliecība tāda, kā inventarizējumie objekti uzskaitīti un novērtēti. Un arī izstrādājot šo instrukciju ir ņemtas vērā valsts kontroles prasības, jo arī zvērināti revidenti, kas vadīja kursus, viņi uzsvēra, ka pastāv ne tikai LK notiekumi un likumi, bet arī prasības, kuras izvirza valsts kasa, valsts kontrole, ieņēmuma dienas, lai tātad nodrošinātu šo likuma noteikumu izpildu un ievērošanu. Mums inventarizācijas instrukcija arī bija līdz šim izstrādāta, bet šī ir pilnveidota un uzlabota, ņemot vērā visus jaunākos norādījumus. Lūdzu, lūdzu jautājumi. Lūdzu. Jā. Iepriekšējā instrukcija bija 2009. gada 30. septembrī. No kādi punkti tur globāli pamainījies? Jā? Globāli nav pamainīti, bet ir visi tie punkti bija iepriekšējā, jā. Jā, bet ir sīki aprakstīts, kā svērt, kā mērīt. Tikai. Varbūt arī tieši par inventarizācijas komisijas darbu sīkāk ir aprakstīts. Par atbildību varbūt vairāk, par kontrolu pārbaudiem, kas tās tādas ir, par inventarizācijas dokumentiem, kā viņus noformēt un kādiem dokumentiem jābūt. Tātad aprakstīts nevis tikai uzskaitīts tas, bet arī kam jābūt kas ir šo dokumentu tātad saturā, kas ir jāuzrāda. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Man jautājums 15. punkta vajag obligāti norādīt, ka mums ir cilvēku 8 cilvēku sastāvā, no jau būs 7, 6.
Nu, instrukcija ir instrukcija. Inventarizācijas komisija veidojama ar Aglunas novada domes lēmumu vai izpildu direktora rīkojumu. Sastāvu, skaitlisku sastāvu nosaka rīkojums vai administratīvais akts. Mēs paši rakstam 8, pēc tam nevar atrast neviena, pēc tam atkal nervozēm rīkojums palabots, jā. Inventarizācijas komisija ir apstiprināta ar domes lēmumu pašlaik, un tā ir 8 cilvēki. Ja vajag to izdarīt, kā deputāti uzskata, tas jūsu tiesības notiek. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Man ir priekšlikums izvietot, skaitlisku sastāvu un nosaka lēmumu, un viss, Jo pagājuši reizi mēs visu gadu nostrādājam 3 gadus ar 9. gadu instrukciju, un tur bija arī skaitliskais sastāvs. Jā. Jā? Jā, 8 cilvēki, jā. 9. gadu. Par 9. nezinu. Nu, es par 9. gadu runāju. Jūs, jā. Tā inventarizācijas komisija... Labi, viss es noņemu, saprotu, ka mēs dažādas dimensijas. Tas nav būtiski, jā. Конечно. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav? Varam balsot? Debatēs neviens negrib piedalīties. Varam balsot par? Lūdzu, balsojam par šo. Pret Krimāla kungs. Tālāk, nākošais jautājums par zemes jautājumiem, lūdzu. Jā, Finanšu komitejā bija izskatīti 17 jautājumi. Nekas nav mainījies, papildus bija iesniegti vēl 7 jautājumi. Zemi. Tā, mēs iekļaujam, jānobalso. Lūdzu. Es nezinu, to 17 stāstīt, jūs stāstīt? Nevajag. Nē, tos jaunos. Tātad, ir papildus jautājumi. Pirmais papildus jautājums bija par zemes nomas tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā fiziskai personai valsts rezerves fonda zemi. Otrais papildus jautājums. Arī ir par zemes nomas tiesību piešķiršanu juridiskai personai Kastuļinas pagastā uz rezerves fonda zemēm. Trešais jautājums par zemes nomas tiesību piešķiršanu fiziskai personai Aglunas pagastā gan uz pašvaldības piekrītošo zemi, gan uz valsts rezerves fonda zemi. Ceturtais papildu jautājums bija par iepriekš noslēgtā zemes gabala nomas līguma pārtraukšanu ar fizisko personu Grāvera pagastā. Piektais papildu jautājums ir par pašvaldībās nekustamā īpašuma dzīvokļa Grāvera ciemā noformēšanas uzsākšanu zemes grāmatā. Sestais papildu jautājums ir par iesniegums no fiziskās personas par viņam piederošā īpašumā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Grāvera pagastā. Septītais papildu jautājums ir tātad par zemes nomas līguma noslēgšanu ar fizisko personu Kastuļinas pagastā pār viņam piederošā zemes gabala izmantošanu pašvaldības vajadzībām. Tur varbūt sīkāk var apstāties, ka tur bija zemes gabals, kas faktiski pēc papīriem skaitās lauksaimniecības zeme, pēc būtības tiek izmantots kā grāns karjeras, daļēji kā grāns karjeras, daļēji kā tātad vieta, kur pēc ceļu remonta izvietotu atlikušo grunti. Bet līdz šim nav noslēgts ar to fizisko personu nomas līgumus. Viņš gan maksā zemes nodokli, gan maksā paaugstināto zemes nodokli, kā par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi. Lūdzu, jautājumi Aināram. Nav jautājumu, debatēs kāds grib piedalīties. Varam balsot par visu kopā vai pieprasat atsevišķu balsojumu? No 6. atstādījums ir 6. jautājuma. Jā, uzdots pazīstam. Tā. Labi, tā.
balsojam tātad par visiem jautājumiem, izņemot 6. jā? Vienkārši uz 6. jautājumu atstāties. Tātad lūdzu balsojumu. Kas par to lūdzu balsojumu? Par? Pret? Atturas Krimāna kungs. Es pret. Pret Krimāna kungs. Tā. Tālāk nākošais ir es atvainojos, jā, es pārskatu. Jā, tālāk. Nākošais jautājums ir par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, 97. Tātad ar Aglonas novada domas lēmumu kustamā manta viegla automašīna Mitsubishi Space Tag tika nodota atseviināšanai, tātad pārdodot par brīvo cenu. Bija arī nosacījums, ja 5 darba dienu laiku pēc sludinājuma publicēšanas ir pieteicies vairāk nekā viens pretendents, tad būtu rīkojama izsole. Bet tā kā 5 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas ir pieteicies tikai viens pretendents, tāpēc saskaņā ar Aglonas novada domas lēmumu izsole netika rīkota. Un lēmuma projekts sekošais. Tātad pārdot pašvaldības kustamo mantu vieglu automašīnu Mitsubishi Space Tag par brīvo cenu 250 eiro. Notiek ar kustamas mantas ieguvējiem kustamas mantas pirkuma līgumus ar Aglonas novada domu jānoslēdz nedēļas laikā pēc rezultātu apstiprināšanas un notiek, ka atbildīgais par līgumu sagatavošanu ir Aglonas novada domas ierasts. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Varam pāriet pie balsošanas. Lūdzu, kas par šo lēmumu projektu balsojumu par, pret, atturas, pret Krimāna kungs. Tālāk, nākošais jautājums par SIA Data Pro grupas sadarbības piedāvājumu. Tātad saņem SIA Data Pro grupa sadarbības piedāvājumus, apriekot novada skolu medicīnas kabinetus ar portatīviem elektrokardiografiem un sistēmas par grāmatu nodrošinājumu skolas. Tātad pielikumā bija SIA Data Pro grupa vēstule. Un lēmuma projekts arī bija izskatīts gan sociālajā, gan finanšu komitejā. Un tātad lēmuma projekts atteicis SIA Data Pro grupa piedāvājumam, un šo lēmumu var pārsūtīt administratīvo rajona tiesā. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Kurš grib runāt, debatēs? Varam balsot? Kas par to lūdzu balsojumu par? Pret, atturas? Nav. Tā, nākošais jautājums ir par iesniegumu par atļauju iebraukšanu autostas teritorijā. Lūdzu, Denis. Tika saņemts iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju iebraukšanu autostas teritorijā pēc adreses Somersetas iela 35A, Aglonas novada, preču izkrašanu un iebraukšanu. Tātad autostas teritorija saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem ceļu satiksmes noteikumiem ir uzstādīta ceļa zīme, iebraukt aizliegts, un arī uzstādīta papildu zīme izņemot ar atļauju. Lēmuma projekts sekojošais. Tātad izsniegt atļauju, iebraukt Aglonas autostas teritoriju pēc adreses Somersetas iela 35A, Aglonas novads, preču izkrašanu un iekrašanu. Un šo lēmumu var pārsūtīt administratīvo rajona tiesā. Lūdzu, jautājumi? Lūdzu. Tur būs kaut kāda atsevišķa atļauja. Faktiski domas izrakts, es nezinu, ko Aivars kundze to informē. Plus. Tu darba dalīšanās. Vienalga ieguvēt. Faktiski vai izskatīt atļauju. Par maiņu bija pareizi. Darba jautājumu risināšanai vajadzētu būt tādai atļaujai. Bet varbūt to direkciju var saskatīt. Ar Aivaru pusi mums izrunāt to jautājumu. Principā tas ir viņiem. Jā. Labi, vēl ir kādi jautājumi, lūdzu? Finansu komitejas jautāja arī šo jautājumu, vai mēs terminu noteiksim šai atļaujai, vai viņa būs bez termina. Bet jautājums bija virzīt bez termina. Bez termina, jā. Kamēr strādās, tirgos, tikmēr? Varbūt tā vajag parādīt, kamēr veiks uzņēmumu darbības. Bija priekšlikums no manas puses līdz atsaukumam, vai nesmēt. Kaut kā neformulēt. Bet virzīt bija tāds sekojuši. Jā.
Jo tad atsaukšanai būs jāsauc sēdēt. Es domāju, ka uzņēmē darbība beidzas, tad arī beidzas šie ņēmumi. Principā tas viņam nebūs ietas, tad ir braukt. Tas ir Nu jā, nu es Preču saku, izkrošana, iekrošana, konkrētai funkcija tikai. Nu jā. Labi. Tā, lūdzu, ir vēl kādi jautājumi? Varam balsot par šo lēmumu projektu. Kas par to lūdzu balsojam par, pret, atturas, nav. Nākošais jautājums ir par biedrības Aglonas senioru apvienības dibinātāju iesniegumu. Lūdzu šeit, lūdzu vīks ir labāk. Jā, lūdzu Denis ziņo. Tā, tātad. 2015. gada 23. oktobrī, tātad biedrības Aglonas senioru apvienība dibinātāja iesniedzēja iesniegumu par lūgumu atļauj dibināt biedrību ar juridisku adresi Somersetas iela 34 Aglonas nomas. Un tātad, lai reģistrētu biedrību juridisku adresi, ir nepieciešama nekustama īpašnieka piekrišana. Tā, nu varbūt es nolasīšu, kas ir noteikts tieši likumā par biedrību un nodibinājumu likuma 5. pantā ir noteikts. Biedrības un nodibinājuma juridiska adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājuma registram. Biedrību un nodibinājuma registra iestādē piesakama juridiska adreses maiņa. Ja biedrībai vai nodibinājumam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz biedrību un nodibinājumu registra ierakstītu juridisku adresi, uzskatams, ka biedrībai vai nodibinājumam šos dokumentus ziņas vai citu korespondenci ir saņemts 7. diena, ja nosūtītais pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta. Tātad, un lēmuma projekts skanēja sekoši. Tātad atļaut reģistrēt biedrību Aglonas senioru apvienību pēc adreses Somersetas iela 34, Aglonas pagasts, Aglonas novads. Un šo lēmumu var pārsūdzēt. Lūdzu jautājumi Denisam, jautājumi arī pārstāvjumi ir ieradušies. Paldies, ka ieradāties, jā. Lūdzu. Tātad, lūdzu. Jautājums Denisam, ar cik biedrības jau reģistrētā? Diemžēl es nevaru pateikt. Mums jābūt kaut kāda uzskaita, jā. To, ko es dzirdēju, ka tas ir tikai korespondence tāda, lai likuma izpratne būtu nosūtīts visi, ja? Tas nenozīmē, ka viņi izmanto telpas, viņi neko neizmanto, ja? Cik mums biedrības reģistrētas uz mūsu adreses, ja? To mēs varam uzdotas pie direktorai, lai kopot nākošais sēdē. Biedrības reģistrētas arī pirms novadozotašanas, tāpēc. Jā. To var kopot. Jā. Varam uzdot to. Izpildirektora zina vai nezina? Visas noteikti ne, vēl kas pirms reģistrētas. Teiksim, kas darbojas, jā. Labi, uzdosim viņai, lai viņa apkopot. Tā var? Jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Jautājums iesniedzējiem. Kāpēc šeit jūs gribat vienkārši? Tūkstoši adreses. Kāpēc tieši šeit jums? Nu, mēs te pat dzīvojam visi. Gribētos kopā būt visiem daudz, kas folkloras kopā un deju kolektīvus. Mēs te daudzi mūs tādu ir senioru, kuri gribētu darboties. Nē, nu, jūs saprotat, ka reģistrācija nozīmē tikai, tikko Denis nolasīja, ka tikai korespondences saņemšana. Viss jums telpas šeit nav paredzēts. Viņi grib izmantot neitrālu adresi. Manis pēc nē. Man, piemēram, nebūtu grūti labi, lai nāk, es esmu biedrs, lai nāk uz manu adresi tā korespondences. Es neredzu kaut kādu. Lūdzu. Pie tā jautājuma, jā, tad varbūt arī precizēsim drusku. Ja tā ir korespondence, es pilnīgi Igoram piekritu, jebkurš biedrs var nosaukt savu adresi, abonēšanas kasteti paņemt jau un saņemt uz pastu, tā ir cita lieta. Jā. Līgums nenosaka kārtību noslēgt līgumu, sadarbības līgumu vai telpu nomas līgumu. Jo es dzirdēju, ka bija aizrādījumi vienai otrai pašvaldībai, ka biedrība, kura izmanto pašvaldības uzsaka darbību un norādot mūsu adresē, nu prasa kaut kādu līgumu. Tas ir pareizi vai nepareizi? Uzņēmuma reģistrs pieprasa noteiktu blanku aizpildīt, tad tas ir piekrišana, tad izmantot juridisku adresi.
arī tādu piekrišanu jāizsniedz pie reģistrācijas. Bet tikšanās ar biedriem, kur būs tikšanās? Nu, pēc adreses, jā? Jums vajadzīga telpa, kur atnāk parunāt, izstrādāt kaut kādu redzējumu. Tā es sapratu vairāk, nekā sapratu, ka viņiem ir padomā arī projektus veidot, mēs runājām, jā, tātad par šo jautājumu. Nu, es saprotu, ka kā juristi vienošanos ir jāpēc tam jānoslēdz. Ja būs reģistrēta, tad slēgsim arī. Ja tieši būs izmantotas mūsu telpas, tad attiecīgi būs slēgts vai no telpu nomas līgums vai no. Jā, ja būs reģistrēta. Tad man jautājums, ja biedrības pārstāvji, jā, bet jūs plānojat to darīt, jā? Nu, kāpēc mēs tā? Nu, sākumā mēs it kā runājam par adresi, kur vēstulē būs, jā? Pēc tam mēs sāksim nervozē meklēt iespēju noslēgt līgumu, varbūt to visu viena konteksta vajag, noslēgt kaut kādu sadarbības līgumu. Nu, mums ir 2 biedrības, ja nemaldas, vai 3, ja noslēgties, nu, kas? Nu, ja iereģistrē šo biedrību, varbūt viņi vēl nenoreģistrēs līdz galam. Kāpēc nenoreģistrē? Ko jūs tā nervozējat? Noreģistrē, es nenervozēju, ko jūs mani uztraucaties arī? Es uztraucos tā, ka mūsu adrese izmantojama dažādām biedrībām vajadzībām, ja? Pie tā neviens nevar pateikt, ja? Kāpēc viņam tā adrese ir tik svarīga strateģiski, un pie tā, ka visi stāsta, ka mēs telpas negribam šeit izmantot, tad pavisam logikas nav nekādas. Tā, lūdzu, vēl kāds grib izteikties? Juristam ir kāds priekšlikums, papildinājumam, vai paliek spēkā šāds lēmuma projekts, tātad atļauja reģistrācijā. Tā, lūdzu, pārējie deputāti. Ir kādi citi priekšlikumi vai iebildumi? Drusku papildinot ar to, ka biedrība jārekinas ar to, ka visa korespondence, kas būs nosūtīta biedrībai, nāks uz šejieni. Un laicīgi vai nelaicīgi tas arī būs, tas ir jūsu ziņa. Ja jūs gribat laicīgi saņemt, šajā ziņā es arī atbalstu vadījumu priekšlikumu. Mēs varētu pensionāriem iet priekšā un piedāvāt arī telpas, kaut kuras viņas noteikti varēs izmantot bez atlīdzības, bet noslēdzot līgumu. Šeit ir tikšanas, atnākšana, kad viņi zina tev vieta pulcēšanas, viņi zinās, teiksim, atstrādās to darba plānu, un tad viņi var nākt runāt un izzināt visas problēmas, kādas viņu palīdzību, kad jāsniedz tādi jāmeklē varianti, kad meklē. Tas ir tas būtu šeit. Tā, juristi, līguma noslēgšanai obligāti jābūt domas lēmumam? Nav vairs. Ja viņi ir reģistrēta, tas ir darba kārtībā. Uz dotu brīdi biedrība nav vēl reģistrēta, tad faktiski nav subjekta, ar ko man slēgt vēl. Pagaid, par to es arī runāju. Ja tiks slēgt sadarbības līgums, tas, protams, tas būs ies caur domas sēdi. Ja sadarbības līgums. Tas ir telpunumas līgums, protams, tas ir darba jautājums. Es vienkārši nezinu vēl, kas būs. Jā, skaidrs. Jā, pareizi domāju. Lūdzu, ir kādi vēl, kas grib izteikties? Par to, kā mēs neiebilstam atļaut reģistrēt, balsojam. Kas par to? Lūdzu, balsojam. Par, pret, atturas Krimāna kungs. Tā, nākošais jautājums ir par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Lūdzu, Denis. Tātad par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. 2016. gada 14. oktobrī iepirkumu komisijas sēdē tika izskatīts jautājums par pretendētu izvirzīšanu Aglonas novada domas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja pienākumu veikšanai, un komisija nolēma Aglonas novada domas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatam izvirzīt Džainu Valēni. Un lēmuma projekts sekoši. Tika apstiprināt Džainu Valēni Aglonas novada domas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatam. Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu. Jautājums, ja viņi rakstīja protokolu iepirkumu komisiju par izvirzīšanu. Kā to notiek? Jo es vakar redzēju citu datumu. Kādu datumu viņi izvirzīja, izskatīja jautājumu? Tev nav protokola? Rodi 14. bija lēmums. Bet protokolu tu redzēji? Bet un pielikumu man nav. Nav grūti atrast tā. Darīts ir. Aizmirst iepirkumu komisiju.
Un vēl jautājums par to, ka meklējam, ja jautājums ir tāds, ja tas ir vajadzīgs domas lēmums par priekšsēdētāju. Skaitlisku un vardisku un amata sadalījumu nosaka doma. Vēl kādi jautājumi? Iepirkuma Es nolikumu lasīju, ja tur ir tā, ka mēs apstiprinājam komisiju, ja kur tur rakstīts, ja ka priekšsēdētāja apstiprinājam. Amatu sadalījumu tur arī bija mīnus, tas ir mīnus 3.1 punkts. Tā, labi. Nolasīt varu. Saņemt atbildi, ja? Tad man iet tur. Priekšsēdētāju vajag apstiprināt. Tā, lūdzu, vēl kādi ir jautājumi? Vai gaidām no Džena? Man aizaptunāt, ne? Nevajag. Nē, nu, atrodiet likumu. Parādiet likumu. Nevajag tērēt likumu. Tā. Ir kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas Krimāna kungs. Vešam to parbīt? Nu, tu tā aizrāvies, tu brīžiem... Es saku, ja es gribu, tad tu... es parādīšu, kā es balsoju. Jā. Tā, paldies par darbu, deputāti. Lūdzu, deputātus visus palikt uz informāciju un pārbaudīt. Опять минонос? Jā, tāpēc kā dienas kārtībā deputāts Krimāns aizrādīja, ka nevar likt informāciju, tāpēc pēc sēdes es lūdzu, jūs teicāt, vairākas reizes man aizrādījāt, kāpēc Jūs man pastāstīt, kas pašlaik būs ar deputāti? Informācija. Jā, kur es teicu, ka jūs nevarat kā priekšsēdētājs ziņot to Tā, es pateicu informācija, lūdzu, visiem deputātiem. Ja jums tas interesē, tad paliekat. Ja neinteresē, varat aiziet. Presi, lūdzu, arī varat būt brīvi. Varat palikt. Kurš normatīvais akts nosaka, ka Baisē jābūt cilvēks iedzīvotājs var palikt un Elizabete Vidumā nevar palikt? Jūs esat preses pārstāvis, mēs runājam, es dodu informāciju deputātiem. Jūs atļausiet, kur nolikts lūdzu likums, ka jums ir jāpiedalās visās pilnīgi sarunās ar deputātiem. Tāpēc Kraslavas novada domē ir Tā mani neinteresē Kraslavas novada domē. Tur smagi. Tur smagi. Tā. Šeit vieglāk? Būs?